Tā, labi, tātad 7. uzdevums 11. laboratorijas darbā rakstam lietoja funkciju. Alt F11 veram vaļā Visual Basic editoru. Nākamā lietiņa jādabū koda lauks, kā mums tas bija, insert module. Šādi. Okay. Šodien mēs esam kopā ar Rītslo 1. un 2. grupu, tā kā ilgi būs jāgaida atbildes, bet nekas. Tātad, ar ko sākam? Kā nosauksim mūsu programmiņu? Tātad, tie, kas saka sub, saka nepareizi, jo sub ir procedūra, a mēs lietojam funkciju, tagad veidojam. Funkcija, ko vajadzēja rakstīt? Skaļāk? Un tur tāds sarežģīts nosaukums pilnīgi neloģisks. Function, jā, tad mēs rakstam function. Un tad ir nosaukums. Es visu laiku lietoju šādu nosaukumu, tātad vienādas kredīta daļas. Cerams, ka kāds kaut ko savu arī uzrakstīs. Nevis dūli norakstīs. Labi. Tā, tas ir nosaukums. Kam vēl ir jābūt katrā funkcijā? Argumenti. Tad tās vērtības, ko ievada lietotājs. Viņš to dara iekavās, pareizi? Mēs arī iekavās parādīsim, kādus argumentus ir jāievada. Jautājums, kā jūs domājat, kādus ir jāievada? Ja mēs paskatīsimies uz mūsu 4. uzdevumu, kādi ir jāievada argumenti? 3 lietiņas. Ja, tad sākuma iemaksa, periodi un procenti. Tātad A, N, R. Kā jau esam pieraduši. Varam ciet iekavu, enter, gatavs. Ok, labiņi. Ar ko mēs sākām 4. uzdevumu? Kas bija tas pirmais, ko mēs apēķinājām? Jūs vēl ilgi bremzējāt. Kredīta daļas mēs apēķinājām. To pašu mēs darām arī ar funkciju. Ja, tātad, šeit mēs reiķinājām kredīta daļu atsevišķā šūniņā. Te mēs lietosim mainīgo. Mainīgo ar nosaukumu KRD. Un ar ko ir vienāds šis mainīgais? A dalīts ar N. Šīs A, ko iedod lietotājs, un N, tas arī, ko iedod lietotājs. Ok. Kas notika tālāk mūsu 4. uzdevumā? Mēs veidojam šo tabuliņu. Cik daudz ir rinda šajā tabuliņā? Tik, cik ir periodi. Tad N. Kas notika katrā rindā? Pēc būtības viena un tā pati darbība. Tātad, ja es gribu atkārtot vairākas vienādas darbības, ko es lietoju? Es lietoju ciklu, un kā viņš saucās? Visbiežāk to, ko mēs lietojam, for cikls. Jā, tātad izskatās šādi, for x ir 1, 2, n, next. Jā, ok. Labi. Galvenā problēma šajā uzdevumā. Man ir ne tikai jāuztaisa šī tabuliņa atmiņā, man viņi ir jāsaskaita. Šeit ir vienkārši, mēs lietojam savu funkciju, jo mums ir izveidota tabuliņa. Mūsu programmiņā tabulas nebūs. Mēs lietosim mazliet savādāku paņēmienu, arī ļoti bieži pielietojumu. Mēs uzkrāsim vērtības. Nevis apēķināsim visus maksājumus un tad saskaitīsim. Bet saskaitīsim pa ceļam. Tātad, skatieties. Pirmo reizi man ir kopējā summa ir pirmais maksājums, bet otro reizi kopējā summa ir iepriekšējais plus jaunais maksājums. Tad mēs pieskaitam katru reizi nākamo vērtību. Nu, un tādā garā ejot uz leju, mēs beigās nonākam līdz pēdējai summai. Tātad nevis visi maksājumi un saskaitīt, bet katru nākamo maksājumu pieskaitam pie jau esošā. Kā mēs šo lietiņu realizēsim Visual Basicā? Nu, pirmām kārtām atcerēsimies, kā tiek veidotas funkcijas. Ja mēs gribam, lai beigās mūsu funkcija kaut ko parāda Excelī, iekšā darba lapā,
kaut kur tekstā ir jābūt funkcijas nosaukumam, kas ir ar kaut ko vienāds. Tātad vienāds kredīta daļas ir ar kaut ko vienāds. Šī ir obligātā daļiņa funkcijas nosaukumam ar kaut ko ir jābūt vienādam. Un tagad ar ko tas būs vienāds? Pirmā daļa ir šāda. Ko mēs šeit mēģinām izdarīt? Mēs mēģinām izveidot lūk šo apreitinu. Iepriekšējais plus jaunais maksājums. Iepriekšējais plus jaunais maksājums. Tātad šeit ir jaunā summa, kas būs, un tā ir vienāda ar veco summu plus jaunais maksājums. Kā mēs reiķinām maksājumu? Kredītdaļa plus procentdaļa. Ok, ja ar kredītu daļu problēmas nav, tā mums ir aprēķināta, tad kā mēs aprēķināsim procentu daļu? Ok, Nu, reiz R. Bet tas ir tikai pirmajā, pilnīgi pareizi. Mēs redzam, ka mēs to pašu esam izdarījuši pirmajā rindiņā. Ja? Mūsu tabulā šeit bija tas pats, tas kredīts reiz likme, bet katrā nākamajā reizē, kas notika? Tas kredīts tika samazināts. Nu, ko mēs daram? Mēs nākamajā rindiņā rakstam, ka pēc tam, kad esam aprēķinājuši 1%, samazinām mūsu parādu. Lūk šādi. A ir vienāds, A mīnus kredīta daļa. Tā pati ideja, kas ir šeit. Ja? Tad jaunā A vērtība ir vecā vērtība mīnus kredīta daļa. Gribat, ticat, gribat, nē? Viss. Ja mēs aizdiesim tagad uz Exceli, un šeit zem mūsu maksājuma summas uzrakstīsim vienādas kredīta daļas, un pēc atmiņas ievadīsim pareizā secībā A, N, R, nospriežam enter, un viņš man aprēķina to pašu skaitlīti. Tieši to, ko mēs gribējām. Tā, tas arī ir viss.